Esiet visi mīļi, sveicināti Jēzus Kristus vārdā un katru reizi esot šeit, katru reizi klausoties Aivaru, Baibu, vēl kādu dažu, tad vienmēr domāju, jūs tik labi tiekat galā paši. Bet šodien mazliet padomāsim par tādu dziļāku tēmu, Jēzus. Kas ir Jēzus? Ir jau tāds vienmēr humors, kad bērni atnāk mājās un prasa, par ko tad mācītājs sludināja. Taču mamma, tēti, par Jēzu. Bet paskatīsimies, kas viņš ir. Arī manā dzīvē, kad es vēl padomu armijā dienēm, tad, un arī pirms tam jau es saskāros ar to, ka kāds, kad man sludināja, ka Kristus ir Dieva dēls, tas man likās tā, mazliet tā savādi. Bet tad, kad es sēdēju tajā Ogres baznīcā, Luterāņu baznīcā un dzirdēju Gunāru Lāksdiņu mācītāju svētunu, ka Jēzus ir tas, kas vienīgais spēj glābt tavus grēkus, jeb glābt tevi, un viņš ir pie krusta nomiris, tātad kaut ko praktiski izdarījis, viņš vēl ir augšām cēlies, tātad tas ir kaut kas dievišķs. Tas man lika tā aizdomāties. Un tad, kad personīgi lūdzu, lai Kristus ienāk manā dzīvē un piedod man grēkus, tas kaut kādā veidā nevis tikai reliģiski, nevis kaut kādā tādā prāta līmenī, bet tas pilnībā izmainīja man dzīvi. Un nemirkli neesmu to nožēlojis, tikai par to esmu pateicīgs Dievam. Bet kas ir Jēzus pēdējo laiku populārākās atbildes no pasaules? Romiešu okupācijas karaspēkam Jūdejā opozicionās, nodrošināja, lai viņa sekotāji būtu apbruņoti pēdējās Maltītes laikā. Tas tā no tādām gudrām grāmatām izrakstīts. Pacifistu mācības vadītājs, otra vaiga pagriešanai. Narkomānu kopienu vadītājs, kas nodevās reliģiskām halucinācijām un izdomāja cēlu ētiskas mācības kodeksu, lai noslēgtu kopienas īstās aktivitātes. Tad šo arī ļoti daudz īsteno un mēģina savādāk to organizēt un darīt slepenas mācekļu grupas vadītājs ar augstu ētisku standartu plašākai sabiedrībai. Un arī pestīšanas ceļš pie Dieva. Neiet caur zināšanām par Jēzu, bet caur zināšanām un piedzīvotā, ka Jēzus ir Dievs. Jā, vislabāk jau mēs par Jēzu uzzinām, kas viņš ir un ko viņš dara un kā viņš ir dzīvojis un strādājis un ar kādu mērķi viņš ir dzīvojis. Tas ir no šiem sinoptiskiem 3 evaņģēlijiem. Vēsturiski Marka evaņģēlijs ir pirmais, tad Mateja, Lūkas. Un katrs ar tādu savu specifiku, bet galvenā doma, lai jūs zinātu, ka Jēzus ir Dievs. Un ja kristieši apgalvo, ka glābšana ir tikai caur Jēzu Kristu iespējama, tad dažkārt jau šeit ir vajadzīgs paskaidrojums. Un Jēzus Kristus ir gan vārds, gan tituls. Un Jēzus ir atvesināts no vārda Ješua vai Jozovas grieķu formas un nozīmē Jehova glābējs vai arī kungs izglāb. Un vārds Kristus ir cēlies no Mesijas. Tas ir senebreju Mašiach, Daniela 9.26. Un apzīmējumu grieķu valodā un nozīmēs svaidītais. Un titulā Kristus ietvertas gan valdnieka, gan priestera funkcijas, kas arī apliecina, ka Jēzus ir vecās derības, praviešu solītais priesteris, valdnieks, un šai atziņai ir izšķirīga nozīme Jēzus un kristietības patiesā izpratnē. Un jaunā derība skaidri parāda Kristu kā Dievu. Un tas arī manā personīgā dzīvē lika tādas pārdomas. Es pirms tam austrum filozofijā diezgan dziļi bija. Tad vēl paspēja kā 2,5
3 gadiņiem pabūt ar pašiem pamatlicējiem, vieniem no pamatlicējiem dievturībā. Un tad, kad es saskāros ar kristētību un ar Kristu, Kristus spēja piedot grēkus, un tev ir jālūdz tikai piedošana, nevis ar savu darbību, ar savu dzīvi, ar darbiem kaut kas jāpierāda. Bet vispirms šī atziņa, ka viens ir Dievs, kas tev ir tik ļoti mīlējis, kā devi savu dzīvību, tas izmainīja manu rakursu, tas izmainīja vispār manu skatījumu uz lietām. Un saprotu, Kristus ir Dievs. Un bieži vien man ar kādiem tuviem cilvēkiem, kad es runāju par Dievu, visi kārtībā, kad es runāju par Kristu, tad pilnīgi tā otra persona kļūst agresīva un visādas muļķības sāk runāt. Un tā Kristum ir vara. Un tie citi cilvēki to uzreiz, kas nav tādās attiecībās ar Dievu, vēl vairāk okultismā ir iegāja, uzreiz izjūta. Nevelti, mēs esam arī no Gunām Lakstīm mācīti, kad kaut kādās situācijās Kristus asins piesauc jau tās tiem tīrīs un šķīstīs. Ja Kristu kā Dievu jaunā derība atklāja, tad Titam 2.13 rakstīts gaidīdām svētlaimību, uz kuru ceram, un lielā Dieva un mūsu pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšana. Jāņa 1.1. iesākumā bija vārds. Tur varētu ielikt ar vārdu vietā arī Kristus. Iesākumā bija Kristus, Jēzus. Un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Ebrejiem 1.8, bet par dēlu. Tavs tronis, Dievs, paliek mūžīgi mūžos, un taisnības zizlis ir viņa valdnieku varas zizlis. Romiešiem 9.5, no kuriem arī Kristus cēlies pēc miesas, kas ir Dievs pār visiem, augsti slavēts mūžīgi. Un tāpat arī Jēzus Kristus ir parādīts ar tādām īpašībām jaunā derībā, ka nav šaubu, ka viņš ir bijis Dievs. Visur esošs, Mateja 28.20, visu zinošu, Jāņu 4.16, visu varens, atklāsme 1.8. Un arī šeit interesanti Jēzus nākot cilvēku formā, tāpēc jau vecā derībā un tiem farizējiem tas bija pilnīgi nepieņemami, jo viņi nesaprata, ka viņš ir Dievs. Bet Jēzus atļāva, ka viņu pielūdz kā Dievu. Mateja 14.33, un tie, kas bija laivā, metās viņu priekšā un ceļos un sacīja, patiesi, tu esi Dieva dēls. Un dažkārt pat pieprasīja, lai viņu godā kā Dievu, Jāņa 5.22, jo tēvs vairs nespriež tiesu ne par vienu, bet visu tiesu ir nodevis dēlu. Tāpēc ir labi, ka mēs varam Jēzu pieminēt un lūgt savās lūgšanās, un caur Jēzu Kristu mēs varam arvien vairāk iepazīt šo pasauli un to radīšanas prieku un to, kāpēc mēs esam šai pasaulē, un arī saprast tos mērķus. Toreiz tā vide bija tāda, ka jūdi, kas ticēja vienīgam īstam Dievam, tāda absolūta monoististi, tomēr atzina Jēzu par iemiesotu Dievu. Tie jūdi, kas nāca pie Kristus. Un tam piemērs Pāvils, kurš savas izcilās rabīniskās izglītības dēļ nekādīgi nevarētu piešķirt Jēzum dievišķumu, vēl vairāk pielūgt vīru no Nācaretes, godāt par kungu un ķēniņu, absolūti nepieņemam. Bet viņš to izdarīja. Viņš to atzina. Un apustuļu darbos 20. nodaļa, tāpēc sargiet paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā svētais gars jūs iecēls. Par sargiem ganīt Dieva draudzi, ko viņš pats ar savām asinīm iegūs par īpašumu. Un Dievs, kas nācis cilvēku veidolā, Marka 8.29, viņš tiem sacīja, bet jūs, ko jūs sakāt man esam? Bet Pēters atbildēdams uz to sacīja,
tu esi Kristus. Tātad svaidītais. Tu esi tas. Un viņš tiem stipri piekodināja, lai nevienam par viņu neko nesaka. Un viņš sāka tos mācīt, ka cilvēku dēlam daudz būs ciest un vecai un augsto priesteru un rakstu mācītāju atmestam, tapt nokautam un pēc 3 dienām augšām celties. Un cilvēks, Dieva pārstāvis, nevainīgs cietējs, paklausīgs Dieva kalps vai kāds iepriekš izredzēts, saņemt neierobežotu autoritāti. Tāds bija Jēzus Kristus. Tātad cilvēka dēls, kam klausītāja ausīs nebija sevišķas iepriekšējas nozīmes, attiecināja uz sevi un uz savu darbu virs zemes, rodot šim izteicienam nozīmi pēc vajadzības. Un kas tad ir Jēzus? Marka 1.1. Jēzus Kristus, Dieva dēla, evaņģēlija sākums. Un 1.11. Vai tu esi mans mīļais dēls? Pāvils sacīja. Un uz tevi man ir labs prāts. Un šie vārdi bija pēc Jēzus Kristus kristīšanas. Vēlāk tā pati balss no debesīm, tikai šoreiz mācekļiem domāta, kuri bija kopā ar Jēzu. Atcerieties apskaidrošanas kalnā. Šis ir mans mīļais dēls. Klausiet viņu. Un, ja mēs tā paskatāmies jaunajā derībā, tad visi jaunās derības autori apliecina Jēzu kā Dieva dēlu un to saskata dažādos dzīves notikumos. Dažkārt man ļoti patīk lasīt un pārlasīt, un to es arī nesen pārlasīju Jāņa evaņģēliju. Atkal šobrīd man patīk ļoti Marka evaņģēlijas. Pārlasīt un paskatīties tieši to Jēzus, to darbību, viņu vārdus, nozīmi. Un dažkārt mums tā vajag. Ne tikai vēstules, ne tikai veco derību, bet pārlasīt un pārlasīt no jauno derību tīri no tā, lai mēs vēlreiz redzētu, kāpēc Kristus ir nācis mūsu dzīvē, ko viņš darīs mūsu dzīvē, kādi mērķi ir uzstādīti un tie nav atcelti. Un daudz kas cits. Tāpēc ir labi paskatīties uz Kristu kā Dieva dēlu. Un Korāns islamā noliedz, ka Dievam jebkad ir bijis dēls. Kaut jaunajā derībā, saucot Jēzu par Dieva dēlu, ir sastopams Korānā, kur Jēzus ir apzīmēts kā Dieva vārds. Un Jāņa evaņģēlijas iesākas ar vārdiem, un iesākumā bija vārds. Dieva dēls vairāk par visu ir tēva atklājējs. Tātad šī nozīmē dēls ir līdzvērtīgs vārdam. Un vienkārši Jāņa apgalvojums, ka vārds tapa miesā un mājoja mūsu vidū, Jāņa 1.14 ir cits veids, kā sacīt, kad Dievs sūtīja savu vienpiedzimušo dēlu pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. 1. Jāņa 4.9 vienalga vai saucam par dēlu vai vārdu, Jēzus ir Dieva pašizpausme, kas mani ir redzējis, viņš saka Filipam, tās ir redzējis tēvu. Jāņa 14.9 vai pat Mateja 11.27 neviens nepazīst tēvu kā vienu dēls. Un Lūkas 10.22, kam šis dēls to grib atklāt. Un šis vārds bija Dieva pašatklāsme vai pašizteiksme. Vārds, kas noteiktā laikā tapa miesa, Dievs, kurš sevi atklāja vai izpauda daudzos veidos pirms Kristus nākšanas. Un viņš to arvien dara. Ir mums devis savas būtības augstāko un pilnīgāko atklāsmi vai izpausmi cilvēkā Jēzu. Un Jāņa evaņģēlijas ar nodomu sākas ar to pašu vārdu kā 1. Mūzes grāmata. Iesākumā, kad atsaucoties uz Mūzes 1. grāmatu, Dievs radīja visumu, vārds, saka Jānis, bija pie viņa. Vēl vairāk, vārds bija arī viņa pārstāvs radīšanas darbā, un caur viņu viss ir radies.
Jāņa 1.3. Un tas bija tas vārds, kas tapa miesā, Jēzu no Nāceretes. Tātad vārdi, ko viņš runāja, darbi, ko viņš paveica, dzīve, ko viņš dzīvoja, cilvēks, kāds viņš bija, tas viss atklāja neredzamo tēvu. Pēc apostoļa Pāvila vārdiem viņš ir neredzamā Dieva attēls. Kolosiešiem 1.15. Bet galvenā nozīme Dieva dēls ir saistīta ar to, ka viņš apzinās Dievu kā tēvu, un tā tiek viss skaidrāk parādīt Jāņa evaņģēlijā. Un Jēzus zināja, ka viņš ir savu mīļotā tēva dēls, un atsaucās uz tēva mīlestību, paklausības mīlestības pilnu atbildi. Un viņa galvenais uzdevums bija tēva mīlestību darīt zināmu citiem. Un tas arī ir mūsu uzdevums līdz ar to. Ne tikai ar viņa mācību, bet ar darbību un ciešanu. Un te mazliet arī tas, ko jūs sacījāt par tiem pārbaudījumiem, ja, un izaicinājumiem dzīvē. Kad bieži viņš kaut ko pieļauj, bet caur tām ciešanām vai grūtībām, kad cilvēki iziet, tāpat kā Ievas beigās teica, es tev nemaz nebiju iepazinis līdz tam savām ciešanām. Un tie gudrie 3 gudrnieki, kuriem attieksme bija nepareiza beigās, vēl par viņiem Ievam vajadzēja aizlūgt. Tātad Jēzus vēlme visiem, kas pieņēmuši Jēzu kā savu glābēju, būt Dieva bērniem, visiem, kas tic viņa vārdam. Caur uzticēšanos Kristum tie ir ar viņu savienoti, un caur jaunu debesšķīgu piedzimšanu ienāk Dieva ģimenē, kurā Kristus pirmdzimtais brāļu starpā, kā Pāvils to redzēja Romiešiem 8.29, bet nevelti mēs draudzēs bieži vien saucam to brāļu un māsu. Atveidojot Kristus personību, mūsos var saskatīt tēva personību, un tātad Jēzu nedrīkst uzskatīt par mazsvarīgu dievību blakus visvarenajam Dievam. Kā dēls viņš ir tēva patiesā izpausme, un viņā mēs redzam Dieva cilvēcisko seju. Ja kristieši apgalvo, ka glābšana ir tikai caur Jēzu Kristu iespējama, tad šeit ir tas paskaidrojums, ka kristietība nav tikai tāda akla noticēšana kaut kādam Jēzum Kristum, kurš nomira pie krusta. Augšām cēlās, jo to ar prātu nesapratīsi. Jāņa 8. Jūs atzīsiet patiesību, nevis jūs paliksiet neziņā, ja? Jūs atzīsiet patiesību. Un, ja mēs skatāmies mazliet uz to Jēzus piedzimšanu, piedzima Betlēmē, bērnību pavadījis Nāceretē ar 4 brāļiem un nezināmu skaitu māsu Jāzepa namā, vietējais namdarbs un galvenieks. Un Jāzeps bija miris pirms Jēzus sāka savu darbību, bet Marija, Jāzeps sieva, Jēzus māte, bija starp tiem, kas Jeruzalemē nodibināja pirmo draudzi. Tas, kā Jēzus sludināja, liecināja, ka viņš ir kaut kas vairāk kā cilvēks. Vienkārši labs cilvēks, pravietis. Viņš kaut kas vairāk. Kad Jāņa mācekļi uzdeva šo jautājumu, vai viņš ir Mesija, Lūks 7.22. Aklie redz, cizlie iet, nabagiem sludina prieka vēsti. Un Lūks 7.19. Jānis ataicināja 2 no saviem mācekļiem un to sūtīja pie Jēzus, lai tie viņu jautātu, vai tu esi tas, kam būs nākt, jeb vai mums būs citu gaidīt. Bet šie vīri pie viņu nogājuši sacīja, Jānis Kristītājs mūs sūtīs pie tevis, lai mēs tevi jautātu, vai tu esi tas, kam būs nākt, jeb vai mums būs citu gaidīt. Bet tādā brīdī viņš daudz dziedināja no sērgām un sāpēm, un ļauniem gariem un daudziem akliem viņš dāvināja gaismu. Un Jēzus atbildēdams tiem sacīja, ejiet un atsakiet Jānim, ko esat redzējuši un dzirdējuši. Aklie redz, tīzlie iet, spitālīgie top šķīstī, kurlie dzird, miroņi ceļas augšām, nabagiem sludina prieka vēsti. Un svētīgs ir tās, kas pie manis neapgrēcinājās. Un Jēzus darbība ļoti atšķirās no tā laika sludinātājiem un skolotājiem.
Un šis pieņem grēcinieks, kā Lūkas 15.2, un ēd kopā ar viņiem, kas tiem skolotājiem un citiem farizējiem absolūti nebija pieņemami, kā augstākai kategorijai, kā viņi domāja. Un svarīgs tas mērķis, ar kādu Jēzus tika sūtīts uz šīs pasaules, kas mums jāatcerās. Ja tas ne tikai paliek mūsu prātos, bet ka mēs to tā saprotam arī ar sirdi, tad, lai glābtu mūs, kur esam grēcinieki, 1. Timoteja 1.15, bet te ir viena būtiska lieta, saprast, ka mēs esam grēcinieki, un ka mums ir kaut kas jānožēlā, jo bieži vien šai pasaulē sludinot par Kristu, un tā ir viena laba vēsts. Tā ir viens labs upuris, jā, tad salīdzinot to, kas notiek Ukrainā. Jā, tas ir labi, ka viņi par mums cīnās, bet tad, kad mēs runājam jau mazliet dziļāk un personīgāk, runājot par grēciniekiem, tā jau ir problēma. Bet Dievs nāca glābt, uzrunāt, aizskārt, palīdzēt tiem, kas saprot, ka viņiem ir vajadzība, ka viņi ir slimi, viņi paši netiks ārā no tā grēka, kas ir iedzimts. Un tāpēc, lai Dievs dod mums tādu gudrību, ka mēs ne tikai ar prātu saprotam, bet arī piedzīvojam, ka manī dzīvo Kristus. Bija veids, kā Pāvils to atklāja un paskaidroja, ka manī dzīvo Kristus. Un Kristus augšām celšanās dzīves spēks ir dots mums, kas ticam, un kas esam ticībā par Kristu savienot. Un tātad, kas teicis, paliekam viņā, tam pienāks arī pašam tā dzīvot, kā viņš ir dzīvojis. Tātad kā 1. Jāņa 2.6, mēs mīlam citu, tad Dievs mājo mūsos. 1. Jāņa 4.12.16, ja mēs mīlam citu, tad Dievs mājo mūsos. Un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Tad Dievs mums bagātīgi dod tādu sapratni, vēl vairāk iemīlēt Kristu, tad saprast to uzdevumu misiju, kādu viņš ir devis mums caur šo pasaules radīšanu un caur to, ka viņš personīgi ir bijis pie mūsu dzimšanas, pie tā, kā un kādā vidē, kādā veidā mēs esam dzimuši. Viņš ir bijis klāt. Bet tā ir mūsu izvēle šodien. Vai mēs turpinām viņam sekot, vai mēs turpinām uzticēties, vai ļaujam reizēm, ka viņš mūs pārveido un ka mēs ejam cauri ciešanām. Tā ir mūsu izvēle. Atkal no jauna apliecināt Kristu gan vārdos, gan darbos, un tad veidot ap sevi sekotājs. Uzrunāt, iedrošināt citus. Un tā mūsu dzīve jau būs tā, kas rādīs, vai citi sekos. Ne tikai mums, bet pēc tam Kristu. Mēs esam tie instrumenti, kas parāda, cik Kristus ir varens. Dievs svētī. Tēvs, mēs esam pateicīgi par tavu gādību, rūpi un žēlstību. Paldies, ka tu mūs esi glābis, panesi, uzrunājis un personīgi aizskārs un personīgi devis norādījumu iet tālāk un daudz ko mainīt. Un Tēvs, mēs esam pateicīgi par tavu dēlu, Jēzus vārdā.